Tātad klienta stāsts. Ziniet, pirms es sāku dalīties ar klienta stāstu, cik fantastiski pasaule strādā, kad mēs vienkārši ejam un daram pēc sajūtām, nevis pēc prāta. Tātad uz channelingu viņa atnāca ar pieprasījumu, man ir liekais svars. Kā dabūt lieko svaru nost? Bet āķis bija tur, ka tas liekais svars nav patiesā problēma. Patiesā problēma slēpās kur? Man channelingā uzreiz atnāca informācija, ka tas ir saistīts kaut kādā veidā ar viņas vecākiem. Viņa pastāstīja, ka vecāki ir aizgājuši, un liekais svars sākās tad, kad aizgāja vecāki. Pieķeršanās mammai. Es izskatos kā mamma, pilnīgi fiziskā uzbūve kļuva kā mammai. Un šodien terapijā klienti aizgāja uzreiz dziļumos. Tas ir darbs tāds hipnotiski, enerģētisks, jā, caur channelingu, caur hipnozi, caur enerģētisko darbu, ķermeņa sajūtām un tā tālāk. Mēs strādājam ar šīm lietām. Un viņai atnāca attēls no vecuma, kad viņai bija 4-5 gadi, un vecāki viņu atstāja bērnu dārzā ar internātu uz nedēļu. Proti viņa atbrauca uz bērnu dārzu, viņu atstāja un tad atbrauca uz brīvdienām pakaļ. Un te bija tas āķis par to, kad tagad pieaugušā vecumā vecāki aizgāja un viņa jūtas pamesta, viņa jūtas nevajadzīga, viņa jūtas ļoti, ļoti slikti, jūtas grūti, tur bija tik daudz smagums sirdī. Bet patiesībā problēmas sākums bija nevis, kad vecāki aizgāja un viņa sāka pieņemties svarā, jo mamma viņai bija tā drošā vīde, ļoti liels atbalsts dzīvē. Patiesībā problēmas sakne sākās tur, 4-5 gados, kad šis triggeris tur tika iesēts. Vecāki mani atstāja, es neesmu vajadzīga, mani pametā, man nav vērtības šajā dzīvē. Iedomājies, un tur tas triggerītis, viņai nebija tādas lielas problēmas ar svaru pa dzīvi, bet viņa teica, ka es nekad neesmu bijusi tāds tievais cilvēks. Jā, vienkārši, tas tā neuztrauca kā tagad, kad ir plus 20 kg virs sava normālā svara. Tā bija ļoti skaista terapija, tas bija ļoti dziedinoši. Viņas pieprasījums bija atlaist mammu, lai es varu dzīvot brīvi. Un šī brīvības sajūta, wow, tur krūšu kurvis atvērās, un, protams, ka šai sievietei būs jādara darbiņš arī tagad dzīvē, jāspēr konkrēti soļi, kaut kādas darbības. Pilnīgi prasījās viņai uzrakstīt hipnotisko meditāciju, arī, ko mēs arī izdarījām. Un tas nenozīmē, ka viss tagad viņai dzīvē vairs nav nekādas problēmas. Mums visiem ir ar kaut ko jāstrādā, bet šis process prasīja no viņas drosmi, ļoti drosmīgs solis, un tu pasaki visām iespējām jā. Es saku jā, iespējām jā. Un tad tu pamosties dzīvai pretī un saki, wow, šitā arī varēja, bez smaguma krūtīs arī varēja dzīvot. Kā es te dzīvoju visu, visu savu dzīvi varbūt ne, bet šos 2 gadus, ja, kamēr man tur bija slikti. Tāpēc, mīļie, vienmēr atsaucaties uz visuma aicinājumiem. Tas visuma aicinājums var būt caur citiem cilvēkiem, var būt kaut kādām zīmēm, jo visums ar mums sākumā visu laiku komunicē maigi, mīksti, viegli, un tikai pēc tam viņš bliež pamatīgi, ja? Dažreiz mūsu dvēselē ir nepieciešama arī šāda pieredze, kad mums iebliež kārtīgi, jo viss notiek priekš mums. Un ja mēs pa dzīvi ejam ar attieksmi, ka viss notiek priekš manis, nevis ar mani, nevis pret mani, tad dzīvot ir daudz vienkāršāk. Tā, kā jums tāds stāsts?